Man ir ļoti liels prieks sveikt jūs augstskolā Riseba tik kuklā skaitā, smaidīgas un priecīgas. Es gribētu jums novēlēt veiksmīgas, aizraujošas studijas, savstarpēju atbalstu, sadarbību, daudz pozitīvu emociju, bet galvenais – augstus studiju rezultātus. Izbaudiet šo dienu un izbaudiet jūsu studiju laiku. Mazliet pakustēsimies, mums vajag dabūt asins spiedienu augstu, kā teikt, Singapūras attīstību. Kāpēc tieši Riseba? Visvēlākie iestāja eksāmeni. Manuprāt, šis šobrīd mans favorīts. Kāpēc sabiedriskās attiecības? Šodien Riseba augstskola ir pirmā studiju dienā. Sagaidām savus pirmkursniekus no vairākām programmām, no biznesa programmām, no sabiedriskām attiecībām, audiovizuāļiem, arhitektus. Mums jau pēc tradīcijas, jau 3. gads mēs sākam gadu nevis ar izklaidējušu pasākumu, bet ar saturisku hakatonu. Šī gada hakatona tēma ir viss par un ap 15 līdz 25 gadīgo jauno cilvēku potenciālo atnākšanu uz zooloģisko dārzu. Jo mums vienmēr liekas, ka zooloģiskais dārzs ir tikai vai nu bērniem, vai nu vecvecākiem. Nē, mēs ļoti gribam, lai tie, kas ir izauguši no bērnu vecuma un domā, ka viņi ir visgudrākie, atnāk un apskatās, kā glābt planētu. Kā jums patīk šodienas hakatona tēma? Nākot šeit, man nebija nekādas ekspektācijas, nezinu, ko gaidīt. Tā kā diezgan labs pārsteigums, interesanta tēma, un jā, tā ir diezgan aktuāla problēma zoodārzos, tā kā ir interesanti pastrādāt pie šī.